Sveiki! Kā jums klājās? Šodienas video es jums parādīšu, kā atvieglot sāpes rokā, rokas sānos, tās sāpes, kas bieži vien ir saistītas ar plecu problēmām, tendinītu, bursītu. Vai arī tiem, kas ir daudz vingrojuši, vai tikko sākuši vingrot, vai arī veic smagākus vingrinājumus. Paskatieties uz šo jautājumu. Marija Das Grasas komentēja. Sveiki, dakteri! Man ir stipras sāpes plecā un rokas muskuļos. Un daudz cilvēku domā, ka šīs sāpes šeit ir muskuļu sāpes. Bet vairumā gadījumā tas nav muskulis, kas sāp, vai ne? Muskulis nav sāpju cēlonis. Sāpju cēlonis ir audi, ko sauc par fasciju. Par ko? Un varbūt tu nekad neesi dzirdējis par to, vai arī esi dzirdējis, bet īsti nesaprati, nezini, kas īsti ir fascija. Šodien es tev parādīšu divus vingrinājumus, lai mazinātu šīs sāpes, iedarbojoties uz fasciju. Tātad, pirms vingrinājuma ļauj man ātri izskaidrot, kas ir fascija un kam tā kalpo, lai tu saprastu, kā mēs strādāsim. Labi? Nāc līdzi! Vienkāršojot, fascija ir kā maisiņš, kas apklāj katru mūsu ķermeņa daļiņu. Tie, kas studē anatomiju, redz, ka muskulim ir apvalks, kas to aptver, vai ne? Ir epimīsijas, pat muskuļu šķiedrām ir savs apvalks. Endomīsijas, perimīsijas. Kā kaulam ir periosts, kas ir apvalks, kas aptver kaulu, arī sirdī un iekšējiem orgāniem ir apvalki. Piemēram, man ir perikards. Tātad katrai mūsu ķermeņa daļai ir šis apvalks, kas to aptver. Un šī apvalka nosaukums, kas ir saistaudu audi, ir viena lieta. Tas ir vienots maiss, kas aptver katru mūsu ķermeņa daļiņu. Tas ir fascija. Tagad es sapratu. Un fascija kalpo, lai aptvertu, lai pārklātu katru mūsu ķermeņa daļu. Tā atdala vienu daļu no otras, tādā veidā, ka viena daļa slīd pāri otrai. Tāpēc mūsu āda fascijas dēļ slīd pāri muskuļiem. Tāpēc, piemēram, kad mēs veicam masāžu, muskuļi spēj slīdēt uz vienu un otru pusi. Jūs varat tos kustināt. Tas ir tā, kā muskuļi slīdētu viens pār otru un arī pār kaulu. Un mums ir nepieciešama šī kustību brīvība. Jo tieši fascija arī vada asinsriti, limfas cirkulāciju, šķidrumu, kas brīvi pārvietojās mūsu ķermenī. Un arī tā vada nervus. Un visbeidzot, bet nemazāk svarīgi, mēs spējam sajust savu fasciju. Tāpēc fascija var būt sāpju avots. Un es paskaidrošu, ko mēs šodien darīsim. Kādus vingrinājumus mēs šodien darīsim. Šeit es gribu, lai iedomājies, ka šī ir mana roka. Paskaties, tieši tāpat izskatās kā Markus Mions, ka viņš saka, esam klāt. Tātad mums te ir redzi ar melnu augšdelma kausu. Mums ir apakšdelma kauls, tā kā tas būtu mans roka, kas dara šādi. Mums ar zilu ir muskuļi. Biceps, tas ir šis muskulis. Ļauj man pacelt roku, lai tu redzētu manu bicepsu. Biceps ir šeit, rokas priekšpusē, un triceps rokas aizmugurē. Un mums te arī ir, es uzzīmēju zaļā krāsā, āda. Lai mums būtu aptuvena priekšstata, kur kas atrodas. Fascija patiesībā nav tikai viena, ir vairāki dažādi fascijas veidi. Labi? Ir dziļā fascija, kas ir muskuļu fascija. Tā atdala muskuļus no pārējā. Šeit, piemēram, biceps un triceps. Patiesībā tas beigās ir kā viens vesels, bet tā veido it kā atsevišķus maisus. Atdalot vienu lietu no otras. Un mums ir virspusējā fascija. Tā ir fascija, kas atrodas tuvāk ādai. Labi? Tā aptuveni iet šeit, redzi? Tagad es to uzzīmēšu ar violetu krāsu. Ak, Dievs, cik krāsaini! Tas ir tā, it kā tās būtu pašas ādas saites ar to, kas ir zem tās. Labi? Un tieši šo virspusējo fasciju, šo fasciju, kas ir tuvāk ādai, es tev parādīšu, kā ar to strādāt, kā to uzlabot tagad. Es vēlos tev iemācīt divus vingrinājumus, lai tu tagad varētu mazināt šīs sāpes rokā. Un atgādinu, ka es jau esmu veidojis video, kurā runāju par sāpēm, kas nāk no kakla uz roku. Es atstāju to šeit, kartītē. Vai tas ir šeit vai šeit? Es nekad nezinu. Es atstāju to šeit, kartītē, tev. Pēc tam tu noskaties šo video, kurā ir citi vingrinājumi, kas arī var palīdzēt mazināt šīs sāpes rokā. Labi?
Tātad pirmais veids, kā strādāt ar šo virspusējo fasciju. Es pacelšu šeit atkal savas krekla piedurkni. Nu gan, karaus viss notetovēts. Kā tas iespējams? Aiziet. Ko tu darīsi? Pirmais vingrinājums ir vienkārši tā, it kā tu mēģinātu atdalīt ādu no muskuļiem. Labi? Saprati? Tu satversi ādu, redzi uz rokas šādi. Redzi? Tas nav burts C, tu nespiedīsi. Tu vienkārši uzliksi plaukstu uz rokas. Spied uz āru. Roka neslīd. Es te vienkārši neglāstu, labi? Pieliec klāt un spied ādu uz āru. Atlaid, pieliec klāt, pavelc ādu uz iekšu. Uz āru, uz iekšu. Tu sāksi pie elkoņa un iesi augšup līdz plecam. Tik tālu, cik vari. Labi? Nav jāizraisa sāpes. Mēģini iet tik tālu, cik ir ērti. Redzi, es jau eju lejā. Šo kustību uz augšu un uz leju atkārtosim 3 reizes. Tad sāksim. Pirmo jau izdarījām. Kāpjam augšup, tagad daram otro reizi. Vari darīt kopā ar mani, vai mērķis nav tev palīdzēt. Un atgādinu arī, ja tev ir kāds jautājums par roku vai kādu citu ķermeņa daļu, atstāj to šeit komentāros. Galu galā tieši uz šiem jautājumiem es atbildu šeit video. Tāpēc, ja vēlies, lai es atbildu uz tavu jautājumu, lūdzu atstāj to komentāros. Un neesi neuzmanīgs. Ir daudz cilvēku, kas uzdod jautājumus. Es ierakstu video atbildot uz jautājumu un palīdzot cilvēkam. Un cilvēks neskatās, jo nav abonējis kanālu. Tāpēc abonē, aktivizē zvaniņu un ieslēdz visas paziņojuma iespējas. Jo tad YouTube tevi pabrīdinās. Katru reizi es augšu pielādēšu vai atbildēšu uz jautājumu, YouTube tevi pabrīdinās. Un viņš paziņos arī tad, kad es atbildēšu uz tavu jautājumu. Skaidrs? Sāksim. Šis pirmais vingrinājums jau uzlabo asinsriti, jau atbrīvo šo virspusējo fasciju uz rokas. Un, ja tev ir sāpes, tev jau vajadzētu just izmaiņas, jau vajadzētu būt nedaudz labāk. Starp citu, tu vari atstāt komentāros, kurš no abiem vingrinājumiem tev palīdzēs vairāk. Vai tas pirmais, ko mēs tikko izdarījām, vai arī otrais, ko mēs tūlīt darīsim. Atceries, ka es tev stāstīju par ādas un muskuļu saistību, par tiem muskuļiem, kas ir apakšā? Tātad mēs tieši strādāsim pie ādas saistības ar bicepsu un tricepsu, tātad ar rokas muskuļiem. Lai to izdarītu, tev jādara šādi. Tāpat kā es pavalku krekla piedurkni uz augšu, mēs mēģināsim pavilkt ādu. Vispirms sāksim ar rokas priekšējo daļu, bicepsu. Uzliec roku pie elkoņa, pavelc ādu uz augšu, it kā paceltu krekla piedurkni. Lūk. Pavelc ādu uz augšu un tad veic 5 kustības ar roku. Iztaisno un saliec 2, 3, 4, 5. Paceļ vienas rokas platuma attālumā, pavelc ādu, turi, neļauj tai izslīdēt. Atkārto vēlreiz. 2, 3, 4, 5. Ja vēl var, ja vēl sanāk, liec roku augstāk. Pavilk ādu. Atkārto vēlreiz. 5 kustības. Tu redzēsi, ka ir sajūta, ka kustoties āda velkās un stiepjās, bet ir arī sajūta, ka izstiepjās vairāk arī iekšpusē. Un tieši šī iekšējās izstiepšanās sajūta parāda, ka mēs strādājam, kustamies, uzlabojam fasciju. Citiem vārdiem sakot, mēs kontrolējam sāpes, kas nāk no fascijas. Vai nav forši? Daudzas tendinītu formas, bicepsa cīpslas tendinīts, supraspinatusa tendinīts, bursīts, rodas šo fasciju izmaiņu dēļ. Tātad bieži vien jūs lietojat zāles, ejat uz fizioterapiju, veicat ārstēšanu, veicat injekcijas un šķiet, ka sāpes vienmēr atgriežas. Tas ir tāpēc, ka fascijā problēma joprojām ir. Un šeit jūs mācāties uzlabot situāciju. Labi? Otrā vingrinājuma daļa ir strādāt ar attiecībām starp ādu un muskuļiem rokas aizmugurē ar tricepsu. Tātad mēs darīsim ļoti līdzīgi. Lūk, uzlieciet roku šeit pie elkoņa, pavelciet ādu. 1, 2, 3, 4, 5. Paceliet roku par vienas plaukstas platumu augstāk. Pavelciet ādu. 2, 3, 4, 5. Ja var, pieliec klāp, pavelc. 2, 3, 4, 5.
Un tagad tu novērosi, kas visvairāk atviegloja tavas sāpes. Vai tas bija pirmais rotācijas vingrinājums, vai arī otrais vingrinājums – bicepsa un tricepsa kustība. Labi, muskuļu vingrinājumi. Atstāj komentāros, vai tas tev palīdzēja vai nē. Starp citu, kad tu izmēģināsi, ja tu vēl joprojām jutīsi šo diskomfortu, kad pacēli roku, es ierakstīju video, kurā es stāstu un rādu, kā atgūt kustību, lai mazinātu šo sāpi, kad paceļ roku. Labi? Es atstāšu to šeit kartītēs. Es nezinu, vai tas ir šeit vai šeit. Es nekad nezinu, cilvēki. Un, ja šis video tev palīdzēja, ja tu iemācījies kaut ko jaunu, nospied patīk, uzspied īkšķīt šeit. Un tavs patīk palīdz arī tev, jo YouTube saprot, ka šis video tev palīdzēja un rādīs tev vēl vairāk šādu video, kas var tev palīdzēt. Tavs patīk palīdz arī citiem cilvēkiem, jo YouTube saprot, ka šis video tev palīdzēja un var palīdzēt arī citiem, tāpēc tas rāda šo video vēl vairāk cilvēkiem. Un tavs patīk palīdz arī mūsu kanālam augt. Skaties, visi ir ieguvēji. Un es gribu, lai tu saproti, ka šis kanāls ir mūsu. Tāpēc izmanto šos padomus, šos vingrinājumus, šo video un visus pārējos video kanālā, lai tu varētu palīdzēt tiem, kas tev ir svarīgi. Tava ģimene, tava mamma, tavs tētis, tavs brālis, kurš dzīvo tālu prom. Tāpēc izmanto šos padomus, cik vien vari, ko mēs šeit kanālā sniedzam, lai palīdzētu šiem cilvēkiem. Un šo video, ko tu redzi šeit augšā, es ļāvu YouTube izvēlēties to video, kas tev visvairāk var palīdzēt. Kā būtu to noskaidrot? Šeit apakšā ir atskaņošanas saraksts par sāpēm rokās. Daudz video, kas var palīdzēt tev un visiem, kas ir tev apkārt. Es šeit arī beigšu. Liels apskāviens un līdz nākamajai reizei.